Esam Priekškalnā klāt. Kalis ar Takomu mauks, es ar Hiluksu. Tur aiz mašīnām gatavojas vieta, aiziešu apsīties, kas kalnā. Nosāgāt Jurijs Korjakins ar Izboļnetā 1967. gada ražojums. No Kobulas Mostāns ielākuma kā motociklu motors, jā? Labi, es jūs dzirdu. Es domāju, ka Čālsos viņš arī jūs dzird. Tie visi mauks augšā. Nu, pastīsimies. Šāda pļūra ir. Būs plaus. Tālumā, cik tālu izdevās tikt augšā Priekškalnā, gan jau kā atbilst visiem noteikumiem un tikai vienās velk uz priekšu automobīlu. Tā limuzīns ir cauri bedrēm, pirmajā līkumā. Pirmajā reizē gāja mazliet labāk un ātrāk, tagad ir slidenāks, bedrēnāks un vēl grūtāk pieveicams priekšgals. Braucām! Oskars Strauts vienīgais un Mersis šodien vienas spieciņas mašīnu klasē. Pamatīgi aiziet šķērsām jau pirms bedrēnākās vietas taisnes beigās. Arvien grūtāk, arvien pēctarīgāk izskatās viena tiltu piedziņas automašīnām. Tigri Priekškalnā jau vēl pirmajā braucienā, vismaz caur pirmajai trases daļai varēja izbraukt puslīd pieklājīgā ātrumā, tad spolēšana un mēģināšana nenorakties ir vienīgais, kas vēl viņiem atliek cīnoties ar Priekškalnu. Nu, neizdevās tikt līdz pirmā sektora beigām, jo pirmajā mēģinājumā tur ar prātīgas bedres šobrīd ir priekšā tā viņš vienkārši iet cauri ar pilnu gāzi. Nākamais, kurš mēģinās iekarot Priekškalnu. Šobrīd jau prožektora gaismās tās špūras izskatās vēl tuvākas un vēl dziļākas nekā tās bija redzamas pa dienu. Ķivergalvā, startam gatavs, mašīnu uzsildīt, visi iespējamais saslēgts. Skatīsimies, kā ies, ledus ir baigā. Bedres, твою мать. Блядь, kā tā ir pakaļ vispār, viņš var izbraukt. Vienīgi motors ir virsā. Ja baltērizētīts. Es nezinu, kas mēs tiksim augšā. Kur tas signāls ir? Uzbrauc augšā. Rekord, redzēt, būs pāri. Viņš pats tevi glušī? Labi. Te būs rezultāts. Kalnu sasarīts ir līderis, jo pirmajā mēģinājumā nāstot labākais rezultāts. Braucot augšā kalnā tagad Ingu sasarīts. Sailoks tuvojas trases sākumam, smokā rānotā bedrēm špūrē. Gar pašu labo māliņu piesardzīgi, lai neieslīdēts biegā. Tagad galvenais noturēt tempu un būs augšā. Turi, labi apsties uzkārpās, gandrīz ar palecienu ārā uz tā stāvākā trases posma iet. Hailuks ir kalnā, tur vēl pēdējie metri. Bīstam tuvu kreisajai malai, kur pilnīgi paliksa ledus, bet pat uz tā viņam izdodas noturēties špūrē, neaizslīdēt līdz malai. Ļoti labi, augšā ir!
Šis tagad būs dots trasē, kad būs virsnīts vai jau asarīts, kurš mums brauc pa trasi. Izskatās, ka Kalvs asarīts ir tas, kurš dots trasē. Virsnīši nav, līdz ar to šis ir līderis ātrākā laika īpašnieks, pirmās vietas īpašnieks pēc pirmā brauciena rezultātiem un saglabājis savu līderu pozīciju arī visu otro braucienu garumā. Absolūti ātrākais čipu brauciens šodien priekškalnā. Kalvis asarīts aiziet. Pirmā brauciena rezultātiem. Viņš jau arī skatās to visu kārtībā. Arotgad ir neiet. Cauri špūrēm, ka ieslēdz labo pagriezienu, izslēgt tagad to būs vairāk. Kaut kā jau pirmajā mēģinājumā, tagad pirms rezultāts uzlabot. Vismaz nepalikt kaunā un tikt augšā vēlreiz. Pēc tam kaunājām. Un tas arī šodien priekškalnā Ints Marcinkevičs ar savu XM uz starta. Cienījami uzbrauc kalnā jau pirmajā mēģinājumā un tagad ir gatavs turpināt tālēties ar to savu dargo automašīnu trako priekškalnu trasi vēlreiz. Svaigākais zaudējums šodien piemot pie mums BMW XM. Viņš ir stūris un gatavs pierādīt, ka viņš māk arī abas reizes uzbraukt. Tie, kas augšā netiek, tos vilks ar to traktoru. Viens lielais nāk augšā, ravē bišķi. Polādams, bet augšā ir. Pēc Ēriks Fords malacis. Smuki uznāca augšā. Rādījās augšā kalpājums un kalpājums. Priekšā, sādiet pa priekšu, visos iespējamās virzienos.
Pirmajā braucienā viņam izdevās tikt līdz stāvākajam kalnu posmam, bet diezko augstu neuzrāpās. Nu, tagad otrs mēģinājums. Notur labu trajektoriju caur otriem līgumam, pat tīro trases daļu. Ir labāk nekā pirmajā reizē, bet kaut kur tur uzbrauc uz vaļņa, tur, kur neviens vēl nav braucis, un tur arī norokās. Nu, diemžēl līdz... Lielā ātrumā caur špūrēm stārta taisnē. Tomēr sadzēsās pirms otrā līguma, neriskēja iebrauktais Viegāra lecieniem cauri bedrēm, sarauj šķērsām. Noturās Tuvoru labu iemetienu otrajā pagriezienā. Šis varētu būt tūlākais X5 brauciens. Ir pāri stāvākajām trases posmām ar šitādi ieskrējieni vienkārši jāspiel augšā. Tikai neieskrīt, tad viņam aiziet pa glumo pāri, bet viņam garā finiša līnijai un augšā ir X5. Ļoti labi tur, gar pašu trases malu pa līdzenāko daļu, tik ar vienu britiņiem iebraucot bedrē, kārpās augšu un pa kalnu šitās raptons būs augšā. Un viens uz labo trases malu, bet uzskatās par vēlu, tik un tā ienestais līdenajā, ledainajā nogāzē un nogāž mums pēdējo atlikušo karogu visaugstāk kalnā, bet tur jau diezgan droši finišs ir. Vienam nav tik augsts klīrens kā visiem džipiem, kas pirms brīža brauca. Tur varētu būt, ka tās špūres līdz pirmajam līkumam būs smagāks pārbaudījums nekā brauciens augšā kalnā. Ja jau bija jēga tik ilgi gaidīt, lai uzbraukšu tik augstu. Nu, tagad mums Spaiglis paliek puskalnā. Gladiators netiek līdz pirmā sektora beigām, pāris metrus vispār nekur neaizķeroties. Viņš jau ar parastajām riepām ar šo auto ļoti labā tempā tik augšā kalnā. Tagad ar sporta redzējumu iet no tuvām. Un šeit ir prasīt. Alrods tuvojas otrajam līgumam. Sporta redzējumu pavisam cits ātrums. Iet augšā pilu gāzi. Tur neuzsēsties uz svētētajās džipu atklātajā pārprātīgajās bedrēm. Smuki rībinot ar turbīnas pārspēdienu pāris tuvojas trases bedrainākajai vietai. Mūzika arī tāda uz izvadīšanu. Mūzika rīmā arī nāk augšā.